30. aprīlis esmu ieradušies Hjustonā. Es pamēģināšu parādīt caur logā ātri. Nevar redzēt. Tad ir iekšā tā noslēpumaina ātrā palīdzība, kas maksā $1,1 miljonu. To viņi dzīsim ārā. Tā. Beidzam lādēt. 27 grādi ārā. Var redzēt uz manu feisa, kāds netīrs esmu. Es parādīšu mašīnu. Tātad mašīna, kas maksā $1,1 miljonu. Kanādas dolāri. Tie krāsa nav noskrāpēts. Teiksim, rekar šeit, tas ir redzams, jā. Šeit. Tur jau paspējuši piekrāsot. Tā nav laikam izmantojuši cinka grunti apakšā. Tā rekar te ir. Rekar. Tā var redzēt, jā, te ir. Jā. Rekar te ir. Un tad tu vajag parādīt, cik te klāt. Jā, silikons ir arī tā. Man kā bijušam darbiniekam, kas strādā šādā jomā, es redzu visāds. Otrā pusē tur arī bija kaut kas noskrāpēts. Tālūk. 6 pacientus var paņemt šitā mašīnā. Liela. Šitā ir vienīgā Ziemeļamerikā. Tādas otras nav. Tad viņi ražo arī vēl lielākas, kas ir līdz 20, cik tur cilvēkiem var sasēdināt iekšā. Tā kaut kādā futbola komandām vai kaut kam tādam. Ja tur visi sakojās pēkšņi, tad tu visus var salādēt iekšā. Jā? Nē. Ok. Labi. Viss. Darbs pabeigts, jāsafotografē un jābrauc. Tell them Sunday. Jā, viņi te grib, lai sestdien piegādā, tas vienkārši. Kāds muļķības ir sarunāts. Vispār pirmdien mēs pateicam, ok, svētdien. Tā. Jā, viss pārējais izskatās, ka mašīna netīra mums iedeva. Nav izstās tīra, bet tā, ka pieiet klāti kapats, viss spāni, viss netīrs. 4 ķēdes uzlikām 16,000 mārciņus var. Tā kā nav nekas smags. Labi, laižam cauri Hjustonai. Briesmīgajiem betona džungļiem atpakaļ uz mājā. Kartē tas izskatās šādi 29 stundas vai 3020 km. Rupu rēķināt mierīgi braucot 3 dienās, bet mēs noteikti aizbrauksim 2,5 dienās. Teksasas, kā viņi sauktos Teksasas betona zirnekļu tīklu. Miljonu stāvos pārvadi, kuros es vienmēr apmaldos. Šodien, kur mēs apmaldījāmies Hjustonā, arī aizbraucām nepareizā izejā vai ieejā. Tagad braucam cauri. Kā mēs braucam cauri? Dallasē braucam, jā. Visi redzējuši Dallas seriāls, tad Dallas bija, jā. Tālāk izskatās briesmīgi, viss vienos betona zirnekļu tīklos. Pagājušais, kad es braucu, kad es te biju, tad es arī kaut kur 3 reizes metu riņķi, pilnīgi nepareizi braucu. Jo tagad, kur man jābrauc? Tā 36, 35, man jābūt kreisajā joslā, tas zilais Volvo, kas mums nepalaid. Tā, man jāpaliek ir blakus joslā, ok, braucam blakus. Grafitī, kur mākslas darbi. Jā, tad mēs esam pašā centrā, es saprotu, jā. Braucam cauri pašam Dallasas centram. Ekšas tad garām, kas brauks bez piekabas. Viņš bija tā, šoferi. Nebija labs. Jā, viņi šoferi parasti viens otru palaiž, ja viņiem vajag joslas nomainīt, sevišķi redz, ka tur ir eksits, vai ne? Bet šitas te, nē, viņš nepalaida. Bet nekas, mēs tāpat tikām tur, kur mums vajag. Tālūk, te izskatās, diena ir apmākusies, 19 grādi plusā. Jā, betona džungļi.
Reku mašīna taksis bez šofera, kas pats brauc. Nav cilvēku pie stūras. Tur bija tanta sēdēja pie stūras, jā, bet vispār tie ir tie takši, kas paši brauc. Es nevaru būt tā mašīna bija saslimusi, gripa vai kas, viņi pat vairs neārē, bet viņiem ir. Es teicu, kā šito kompāniju sauc, un to Teslai arī ir tas, kā viņiem sauc. Vienalga, viņiem arī tātad ir takši bez cilvēkiem. Es nezinu, vai viņi jau brauc bez cilvēkiem, bet mazāna bija tā, ka tur bija it kā cilvēks blakus krēslā sēdēja, kas tā kā pieskatīja, lai tā mašīna brauc pati pa sevi, lai nevienam neuzbrauc. Jā, bet pēc šitiem te takšiem es daudz video redzējis, kur viņi apjūk vai ne, samulst un vienkārši apstājās ceļa vidū un nekustās. Tad visas attiksmē saskrūs, jo tāds viens taksis ir apstājis, bet, cik es saprotu, visumā jau viņiem tur nekāda baigīja aksidenta, avārijas, nekas nav. Diezgan labi iet. Jā, vēl joprojām Dallas. Braucam ārā no Dallas. Jūti, kā Kijā aizvilka? Jūti? Jā, agresīvs šofers. Tātad, ja šitādos te pārvados aizbrauc nepareizajā izbrauktuvē vai iebrauktuvē, lai tiktu atpakaļ uz pareizā ceļa, citreiz tas var aizņemt līdz pat 5 kilometriem, toreiz, kas brauc tos apļus, man liekas, bija kādi, vismaz 3 kilometru uz riņu bija jābrauc, lai tiktu atpakaļ uz tā ceļa, jo atkal ne tur tu trāpi, jo tur ir izeja visas vietas, viens pēc otra vienā čupā. Mums kā cilvēkiem no laukiem ir, citreiz mēs apjūkam, mums vēl ir tāds vecums, ir jau pienācis, vai ne, ka mēs apjūk. Tā kā jā, šitā te viss tāds liels un milzīgs. Protams, jā, kaut kāda avārija priekšā ir. Jā, kaut kādi 4 stāvi te ir, vai? Katrā ziņā, jā. Betona zīmekļa tīpa. Es nesenšos, es vienkārši nesenšos. Ir kaut arī, bet es nesenšos, es vienkārši tropēju. Es vienkārši tropēju. Viena laidā. Tu viņu piedzers, Tā, reka tikko tā avārija, ja? Pretējā pusē tur viss ciet, un mūsu pusē uzreiz bremzē. Tas vienkārši ārprāt cilvēki nemāk braukt. Mums ir dalītais lielceļš, tur viss ir atdalīts pa vidu. Mums jābrauc. Kreistē, ja? Un mums kārtas burība tāda, ka viņi parādīja, ka priekšā sastrāgums ir kā tur kaut kas. Tas ir pretējā pusē, ko šitie te mūsu joslā. Kāpēc es bremzēju tā, jums vajag fotografēt, bildēt, selfijas taisīt, ja? Pilnīgi šeit nekas nav. Jūs redzēt, kāda rinda bija arī mūsu pusē. Paldies Google kārtie, ka viņi parādīja, ka es varu viņu sabraukt apkārt. Man nav tur neviens jābildē, jāfilmē, ir jāfilmē, jā, lai jūs redz, kāds izstāsts. Es nebremzēju, tāpēc, ka reku ir atdalītais ceļš, un otrā pusē kaut kas ir. Bet to Dievs tur kaut kas pārlitos pāri no tās puses un planētiešiem, kas ir tev iztraucies braukt, vai ne? Tas ir, tā ir tas tāds fenomens cilvēkiem. Vispār to nekāda saistība ar to nav. Tu tur bremzē kaut ko, viss satiksme apmūs, vienkārši labi. Nē, tur nav vērts par to runāt. Es domāju, medaļas. Diplomu. Tie visi vainīgi.
Tā, Oklahoma. Laižam tālāk. Apstājamies Oklahomas Welcome centrā. Tā ir pareizi saka, ja. Otrs vārds Restērija. Laipna aicināšanas centrs un plus atpūtas ērija vieta. Jā, ar piknika vietām. Var redzēt tur kokos krūmos, jā. Arī ozola šeit ir. Jā, un tur ir arī tā zīme par tām čūskām, kas var iekost. Nē, čūskas dzeļ. Jā, te viss. Čūskas dzeļ. Nu labi, kožas dzeļ, nav. Abi divi daļas. Mēs iesim tur apkārt, vai mēs iesim taisnā? Nu, teica, pa zālīti nevar iet, jo mēs neiesim pa zālīti. Ka mūsu mašīna tur stāv. Jā, tur tad arī ir. Tur ir podi. Oi, mums gandrīz uzbrauc rāmas virsū. Gandrīz sabrauc. Tā, labi. Jā, te pārbaudīsim vēl vienreiz riņķi apiesim. Mums viss ar ķēdēm kārtībā. Tā. Izskaties, ka tur nekas mums klāt neskarās. Jā, viss baigi labi. Super. Tā ir, par cik sākusies siltā sezona, sāk izmantot kondišku, ko es ieraudzīju Facebookā, man izmeta reklāmu. Tieši tā te kondiška, kā man ir, štāti augšā, identiski. Vienīgais, kas viņai savādāk ir, viņai gravējumi iekšā ir tā kā iegravēts, iespiedz tajā metālā. Firmas nosaukums, piemēram, mēs varētu pasūtīt tāds, mēs varētu pasūtīt ar, piemēram, Ruto Naldis vai vienalga kāds. Iekšā tieši tas pats, viņam bija bilde no otras puses, tieši tas pats radiators. Es nezinu, vai tu no sāna varēs redzēt, bet tie, kas ir redzējuši iepriekšējos video, tad tur apakšā ir kompresors, 12 volt kompresors, un tieši 1:1. Viss iekšējais, tas pūtais ar tāds pats vienīgais, viņam bija extra options, kad var ar telefonu viņu ieslēgt, nezinu, savu Bluetooth vai kā, bet nu telefona pieviešanas opcija, tātad mūsējais maksāja, ja Amerikas dolāros pārreķina $500 ar visu sūtīšanu no Ķīnas līdz pašām mājas durvīm, ar visiem nodokļiem un tā tālāk, kur viņi tirgo Amerikā ar firmas nosaukumu, plus viņš vēl ir ar pulveru krāsu krāsots, nevis tā kā manējais, nu pa lēto, bet nu tas maksā bišķiņ klāt. Un viņi tirgo pa, sākot bija $3,100 amerikāņu, un tagad ar atlaidēm $2,600 Amerikas dolāri. Tad, ja kādam ir interesi nodarboties ar biznesu, vai labā biznesa iespēja nopirkt pa. Protams, ja tu pērc vairumā, noteikti tad viņi ir, pirms, ja tu pērc kaut kāds 1000 pasūti, tu noteikti uzreiz viņi maksā tev tikai kā $300. Bet nu tev ietatuvēs visu neietatuvēs, bet iespēdīs tos firmas nosaukums. Ir viena versija, kas ir dārgāk tiem, kuriem ir pārveidotājs iekšā, kam nav 12 volt kompresors, kam ir 110 volt kompresors, tad tiem ir nāk ekstra daudz vadi, kas pastāv liela iespējamība, kad iemetīsies zaļais un neies. Tas tādā ziņā, tie, kas redzēja, kas viņi remontē, tur bija kaut kādi 6 vadi iekšā, ja? Tad tur nekāds baigais pārsteigums nevar būt, tur viss ļoti primitīvs, kur tam ar inverteri tev pārveidotāji ir kādi 20 vadi, man liekas, redzēju, viņš bija attaisīts ārā, bet tā ir no ārpus izstāsts tāds pats kā šitas. Tas varētu maksāt dārgāk, bet šitie, kas ir 12 voltu, kas īstenībā ļoti ekonomiski, nevis uz lētā, bet uz ekonomiskā režīma. Ja nemaldos, 300 vatus apmēram tērē viņš, jā. Ļoti, ļoti ekonomisks un primitīvs. Viss, labi, laižam tālāk. Rozā mašīna. Notikās šofera maiņa. Sievas kundze piesēdās pie stūras. Nu, viss aiziet. Es tikmēr aiziešu paēdīšu launu, pulkstens ir 3:30. Tās būs reāli manas pusdienas. Jāsaka, labi apetīti, jā.
Rutiņi izrāžās ārā uz lielā ceļa ar daudzām joslām. Ieslēdzi šo te, jā, performance tā, lai var ritīgi izcirst visus. Nu, jā, davai. Super, laižam. There's a lane closure ahead. Otrais maijs. Tikko iebraucām Kanādā. Ir svētdiena. Nē, es atvainojos, ir sestdiena. Šodien vakarā būsim ap 6 galā Saskatūnā, atdosim kravu. Vakardien neko nefilmē, nebija galīgi nekāda noskaņojuma. Man liekas, tas viens no pirmajiem braucieniem, kuru laikā es neko daudz laikam neesmu sūdzējies, bet pienācis moments, laikam, ka jāpasūdzās. Es nezinu, ir dzirdams vai nav dzirdams, kāds vējš plosās, bet braucot lejā mums bija propeleri griezās pretējā virzienā, kas bija pretvējš. Nu, nebija briesmīgs, bet es neko neteicu. Atpakaļ ceļā arī bija pretvējš, es neko neteicu. Un, bet tagad vienkārši zem katras kritikas. Jā, puš nost no ceļa, un es varu pateikt, teiksim tā, ja skatās uz patreizējo patēriņu, jā, teiksim tagadējo, kas ir, tas ir ap 50 litriem uz 100 kilometriem, lai noturētu 105 šādā te vējā. Jā, kas mainījās starp aprīli un māju, es paspēju vēl aprīļa pēdējā dienā naktī, teiksim tā, gandrīz pirms pusnakts saliek pilnas bāgas pa vecajām cenām. Protams, pienāca aprīlis, un jau tagad ir tādas cenas, man tā liekas, kāds nav redzētas. Es paskatījos Vancouveras apkārtnē, dīzels maksā $2,60 jau dolāru litrā. Teiks, Toronto, tur un tā arī ar kaut kas līdzīgs $2,50 vai kaut kas tāds. Tā kā, nu, redzēsim, kas būs tālāk. Es tā dzirdēju, jā, kad sūdzējās, ka mani esot slikti sadzirdēt manos video. Lūdzu komentāros ierakstiet tieši kurās daļās. Es it kā cenšos bieži izmantot mikrofonu, bet ir reizes, kad ir tā fiks kaut kas savs filmē, protams, kad nepaspēju paņemt mikrofonu atsevišķi, tad viņi ieslēg, kamēr viņš tad pievienojas pie kameras un tā tālāk. Tā kā, ja tas ir šādos te laikapstākļos, te, ka mēs braucam, tad tur, nu, diemžēl neko nevar izdarīt. Māte daba darīs visu, lai kaut ko sačakarētu. Tā, tad ar ko ir slavena Kanāda? Kanāda ir slavena ar to, Kanādā ir divas sezonas, 2 gada laiki, tā pareizāk jāsaka. Ir ziema, ir pirmais gada laiks, un otrs gada laiks ir ceļa remonta gada laiks. Jo, jā, līdz ko nokūs sniegs, tā visur tiek remontēti ceļi. Padod ziedu svītušos, šeit atradīsi dienu pirmo ļauj. Uz savu dzīvi apskaties šoreiz var puķēt. Uz ielas stūri šodien atļauts ilgāk tupēt. Hei, kā tev šķiet? Vai esam īsti, vai mums tā tikai liekas? Spēks ir mūsos vairāk nekā to kremt. To var atdot, bet var arī ņemt. Teic man, kā dzīvot labāk būt. Prātīgā manierē labi redzes gūt. Redzi to, ka es stiepju tavas tīks. Man neeksistēs rīts, jo šonakt gulēšu uz grīts. Ulala, 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 ulala. Ulala, ulala, ulala. Ulala, ulala, ulala. Ulala, ulala.
daudz ko safilmēs, bet pateicoties manām, kā es sauc, filmētāju spējām, tas viss bija safilmēts pilnīgi nepareizā. Tagad es krustojumā palikšu, nepareizā režīmā, kā es dabūju visus pēdējos, nezinu, cik tur tos filmējumus dzēst ārā. Doma tāda bija benzīna tankā salēja degvielu pirmo reizi, tagad par ilgiem laikiem $2, tad mana cena bija apmēram $2.10. Tanka cena bija $2.30. Salēja degvielu, tagad pirms tam es pasūdzījos par vēja stiprumu, tad es izrēķināju tas gabals, kur mēs lejām degvielu, Ziemeļdakotā, Mainotā, līdz šeiem līdz Saskatūnai. Mēs iztērējām uz 100 km, rēģinot 40 litri uz 100 km, pateicoties tam ejam. Nu, un tad pēc tam mēs aizbraucam pakaļ Mercedesam, kas mums te mētājās jau kopš nedēļas sākuma. Bērniņš atbrauc pilsētu, kaut kur pārsūt ratu laikam, un, protams, rats tukšs un rāds ratam ārā. Nu, kāds laiks pabrauc tukšu ratu. Aizbraucam savākt. Tur tas diezgan šaurs bija. Nu, protams, tas viss tik nofilmēts pilnīgi nepareizā režīmā. Nav man ko parādīt. Problēma tagad vedam mašīnu uz māju, bet problēma ir tāda, ka mūsu mājas ir braukt tikai līdz 5 tonām. Viss, kas ir pirms 5 tonām, tam vajag atļauju. Kā mums ir viens tāds ļoti draudzīgs policista kungs, vārdā Skots, tad var visādi būt, jo es nekur ar to mērķi nevaru aizbraukt. Ar to tukšo riepu es vienkārši pievedīšu pie mājas klāt, tur pat tās arī nometīšu nost. Tā kā redzēs, kā būs, vai bargais policists atbrauks vai neatbrauks. Jā, jūs redzējāt, krava $1,1 miljonu vērtībā tika piegādāta. Tā man liekas, man ir otra visdārgākā krava. Pirmā man liekas, kas bija 1,5 miljonu. Tas gan bija pirms daudziem gadiem, man liekas, tas bija 19. vai 20. gadā. Tā bija dārgākā krava, ko esmu metis. Jā, parasti kravas ātrās palīdzības standarti, kur mēs saucam Saskatūnā. Tās divas ir, cik jā, parasti 250 000 cena, jā, 280. Ir bijis kādi virs 300 000. Nu jā, nu par to es arī runāju. Bet divas kopā? Nu jā, katrs runāju, katra atsevišķi, jā, tad 280 man liekas dārgākais. Tad rupi var rēķināt, jā, tie gan ir Amerikas dolāri, vai ne? Vienalga, katrā ziņā, jā, parastās ambulances, ātrās palīdzības, man liekas, nekad nav vairāk kā 700 000 divas gabalas. Tad rutiņi man tikko atgādināja, ka dārgākā krava, kas mums bijis, ir 1,8 miljoni, ko mēs vedām uz Prūdovei pašā augšā Aļaskai. Kas okeāns skaitās ziemeļos? Ziemeļledus okeāns, jā, līdz turiem. Tā bija pati dārgākā krava, ko mēs esam veduši. Tikko saņēmām zvanu, rutiņi saņēma zvanu no mūsu dispečera, ka viņš pateicās, sestdienas vakarā, viņš uz piezīmi pateicās, ka mēs pievedām ātrāk nekā bija plānots, jo tur arī īstenībā bija garš stāsts par to, ka mums galvenais bija savākt viņu ceturtdien. Tas bija svarīgākais noteikums, ko es apsolījos, ka savākt ceturtdien pa piegādi tur nebija liela nozīme, jo mēs kurā gadījumā esam brīvdienās atpakaļ, vai ne, vai no sestdien vai svētdien. Palika runa tāda, te vajag, ka pirmdien no rīta piegādās. Pēc tam viņam, ka vajagot agrāk. Nu labi, ok, sarunāts svētdien var mierīgi piegādāt, svētdien no rīta būs. Es tā pastījos mierīgi, mēs varam svētdien no rīta. Viss kārtībā, pēc tam viņš ka vajagot agrāk, vai nevar agrāk. Nu tā kā nespēk sanāk, vai ne? Un mēs sakam, labi, mēs varam mēģināt sestdien vakarā, jo viņi redz, tur visi tur būšot pūteju orķestris, bungas un kas tur vēl, un parāde būs, tādu kravu sagaidīs apmēram, tā izklausījās pēc tā, kā viņi tur teica. Nu, un tad, protams, viņiem tas 9-10 arī nederēja, tad beigās mēs sakam, labi, mēs varam arī vēl ātrāk, bet mēs nevaram iedot nekādus tur, pieņemsim, 2:00 pēcpusdienā, vai ne? Es saku, no 8 mēs varam būt, 7 mēs varam būt. Beigās mēs bijām cikiem?
Uz 6, jā, pāris minūtes pirms 6 atbraucām. Protams, neviens tur nebija, nekādas bungas, nekāda orķestra, tur nebija nekāda pūteja orķestra, jā, tā kā vienkārši piegādājām un visa. Vienkārši tā sanāk atkal, kad nav lieta izrunāta līdz galam, nu, kad tiek mainīts gaitā, vai ne? Un, ka man tas nepatīk vispār, jā. Absolūts bija ceturtdien savāk, ceturtdien no rīta savācām. Piegādāt, šonedēļ piegādājām, viss kārtībā. Reka šitā tīstās tā riepiņa, jā. Gaiss ir izgaiss, kāds pabrauc, kādu laiciņu un čau. Un jāpabeigta. Cerams, ka disks vēl vesels. Bet nu, plānās riepas, diemžēl. Tā ir bedrē trāpa un čau. Viss, ar to arī stāsts beidzās. Esam nelegāli zem zīmes. Cerams, ka neviens neizsauks policiju. Tā, ātri nolādējam. Labi, viss čau, līdz nākošai reizei.